rēķināšu, lai tev nekacinātu, ja? Un tad es tev padošu ziņu, kad man atnāks ķēdīts, ja? Es ielikšu rotu pasaulē informāciju, kad man atnāks un kad es varēšu uztaisīt laiviņu. Ok? Sarunājām? Tad rotu pasaulē būs informācija, kad man būs laiviņš ar rotiņām. Tad es tev šito nolieku. Jē, butiņu. Tā kā man šo samaksāt, es nekad neko neesmu pierikusi. Tur, kur ir numurs augšā 29591 688, ieliet sirsniņu, uzraksti, ka tas ir Jogita un to būs. Jā. Tev Čundra atsūtīs atpakaļ uzdevumu rēķinu un tu to samaksās. Jā. Es ieliku tev. Skaisti. Kas, kā ir, tā ir. Man nav tā. Čundriņa karavāns, kā saka, suņi bļau karavāns iet uz priekšu, tā kā mēs arī uz priekšu. Viss kārtībā. Jogita, ja tu neesi rotu pasaulē, tur ir arī rotiņas izdegts un austrēm viss kaut kas informācija sīkāka. Kā arī Čogana produkcija, tad rotu pasaulē kopā rakstās Telegram grupā. Meklētājos tu var atrast. Tagad man nāks tikai pasūtījums ar ķēdītēm, jo meitenes noilgojušās. Es 1 vai 2 eksemplārus pasūtīju, ja? Un tās, kas ķēdīts būs, jo es uzreiz tad arī 10 izmēri lielie gradzenā palika. Ko meitene piečakarē tā, kas neņēma. Amuksī. Amuksī, tu viņai atnāca smaržums, ja? Tu teici, kaut ko es atceros. Jā, Amuksim atnāca, tad es šovakar centīšos visus sapakot, tie, kas apmaksāja, un tie, kas negaidīs, tiem es arī sūtu ārā. Jā. Jogita, tā tad gaidu ziņu no tevīm, un es pagaidām nolieku tev malā. Pēc tam tiksim lēnā garā. Jā, tiksim galā. Sauc viss. Tev atkal šņāc ļoti. Tev ļoti šņāc. Jā. Ok, es izietu. Jā, izēju un ienāc, jā. Baig šņāc tev. Forši, jā, atnāca, bet Amuksiņu tu man atsūtīji omnivu, jā, viss kārtībā tur ir. Tā, tu ir pēc mirkļa. Tā ienāca iekšā, pēc tam apakaļ. Man jāsaprot tā. Jā, reku ir, jā, labi. Jā, reku tev būs. Es tev aizsūtīšu tikai par kuloniņu. Tā, es tev aizsūtīšu tikai par kuloniņu. Jā, atsūtīšu. Tagad nešņāc. Tagad meitenes es domāju, ka tu uz nopauzējies. Tas ir man tagad klusums vai? Tu dzirdi, jā. Nē, es klausos. Jā, Jogitiņa, es redzēju. Paldies, mīļā sirds. Paldies. Un atceries, Jogitiņa, ja tu apmaksā, tu piedalies izlauzītē, jā? Jā, Bombiši, tāpēc, ka es ieliku tagad austiņas, jo Čundriņa pateica, ka baigi šņāc. Šņāc. Bet es nezinu, kāpēc tā ir. Tad, kad tu esi ar austiņām, tev viss čotka darbojās. Tad, kad nav austiņas, tad tev viss sāk šņākt. Nesaprotu. Un galvenais, es viņu to šņākoņu nedzirdu. Reku Bombiši raksta. Viņi arī nedzird to šņākoņu, tikai tu dzirdi. Kaut kāds varbūt arī pirms tam nedzirdēja. Tad samaksāšu par kuloniņu, un tad ceturtdien ķēdīti pirktu un tad sūtīsi pareizi. Jā. Tad viss kopā. Es tev tagad arī omnivu nepieskaities. Tikai 5 eiro par kuloniņu. Vairāk neko citu.
Tu paskaidro Čundriņ, ka ceturtdien tu pasūtījumu taisi, kad viņa varēs redzēt tos ķēdītes? Nē. Tagad man nāk no Čehijas. Es vakar naktī veicu pasūtījumu, menedžers uzrakstīja, kā paciņi ir iedot GLS-am. Tas ir pārvadātājs, ja? Ir tam pārvadātājiem, tātad rēķinam šodien, kas ir pa dienu? Pirmdien, ja? Pirmdien. Otrdiena, tātad pirmdiena, nākamā diena. Otrdiena, trešdiena, 2 dienu laikā atnāks paciņi. Iespējams, ceturtdien jau pēcpusdienā viņa būs šeit, jo viņš tagad es gaidu atbildi, kad viņš atsūtīs linku, kad ir izsūtīts. Man ir kompānija GLS, kas sūta. Cikos tu ceturtdien varēs taisīt to laiviņu? Šodien ir otrdiena. Jā, bet tu teici, ceturtdien tev būs. Meitene Jogita, ka viņa prasa, es tad sekošu. Viņa teica, es tad sekošu, lai varētu paskatīt. Tagad tu lītās, es apskatīšos e-pastu, viņš man atsūtīs. Šodien ir otrdiena. Man arī viss dienas tajukuši.